Es esmu redzējusi dārziņus zem dzīvokļa logiem daudz dzīvokļu mājās, bet parasti, cik man ir zināms, tos iekopja pirmā stāva īpašnieki, nevis 7. stāva īpašnieki, bet teorētiski jūs to varētu tad, ja mēs skatāmies pēc normatīvu aktu regulējumu, jūs to varētu tikai tad, ja visi kopīpašnieki tam piekrīt. Šajā gadījumā klusēšana arī varētu būt piekrišana, jo, ja tas dārziņš aug un neviens viņu nemīda ārā un nemet ārā jūsu zemenes, bet ir jārēķinās, ka tā ir pilsēta, kad jebkuram var iepatikties jūsu rozīte un jebkurš viņu var noplūkt un aiznest nezināmos ceļos vai pie savas sievas vai mīļākās. Un tad jau jūs varat tikai nožēlot par to, jo tā ir publiska vieta un šeit jums negarantē neviens jūsu īpašuma aizsardzību. Žodziņš noteikti dārziņam būtu jāsaskaņo ar visiem kopīpašniekiem. Pretējā gadījumā viņš nebūs legāls un jebkurš no pašvaldības kaut kādiem kārtības orgāniem jums var palūgt šo žogu likvidēt.